Hei, vai tu šajā mirklī meklē sev pirti un izskati iespēju par mucveidu pirti? Tad nu šajā video es tev pastāstīšu par plusiem un mīnusiem, citiem vārdiem sakot par labajām un sliktajām lietām, kas attiecās uz mucveida pirtīm, un konkrēti par nesiltinātām mucveida pirtīm. Stāstīšu no savas un tuvāko cilvēku personiskās pieredzes. Iespējams, es tevi abēdināšu ar to, ka mīnusu ir vairāk nekā plusu, tāpēc sāksim ar pozitīvajām lietām, ar ieguvumiem no mucveida pirts. Zema cena, salīdzinot ar siltinātu pirti, kas būvēta priekš pirts procedūrām. Mucveida pirts rupi rēķinot būs 2,5 reizes lētāka nekā nopietnāka pirts. Viegla uzstādīšana un atvešana, kas saistīts ar mucveida pirts kompaktajiem izmēriem un mazo svaru. Ātrs izgatavošanas laiks. Skaists izskats, no kādu laiciņu viņa vismaz izskatīsies gaumīgi. Labs risinājums turismam, kā papildus pakalpojums, kas nodrošina papildus ienākumus. Un tagad ķersimies pie būtiskākā – mucveida pirts mīnusi. Pēc konstrukcijas tā nav paredzēta kā pirts un to nevar izmantot kā klasisko pirti. Oriģināli konstrukcija paredzēta kā sauna, kurā mēs karsējamies pateicoties infrasarkanajam starojumam vai gaisa siltumam, bet neizmantojam ūdens tvaikus, kā to dara pirtīs. Izmantojama tikai siltajos gada laikos, pārdevējiem stāstīs tādas pasaciņas par pirtošanos ziemā, ka neliekas, lai gan patiesībā pie -15 grādiem pēc Celsija jūs nevarēsiet uzkurināt pirti līdz 60 grādiem, kur nu vēl noturēt šo temperatūru pirtošanās laikā. Zems kalpošanas laiks. Ja jūs mucveidu pirti tiešām izmantosiet kā pirti, nevis kā mantu glabātuvu, teiksim ar intensitāti 20 pirtošanās gadā, tad pirts aptuveni pēc 10 gadiem burtiski būs izpūsi caurumos. Un tagad smalkāk, kāpēc mucveida pirts ir tik nepiemērota un ātri bojājas. Pirmais noteikums ir tāds, ka normālai pirtī ir jābūt augstai siltuma efektivitātei, tāpēc mucveida pirts ar maksimums 50 mm biezu dēļu klājumu ir nekaunīgi nepiemērots risinājums pirts vajadzībām. Pirts ir jāveido ar labu siltinājumu un tvaiku izolāciju un vēlamas pretvēja izolāciju. Otrais noteikums, kur ir mitrums, tur jābūt tvaika izolācijai, grīdas hidroizolācijai un ūdens novada trapam. Klasiskajām mucveida pirtīm nav šīs svarīgās lietas, tāpēc tās konstrukcijā nonāk pārāk liels mitrums, kas noved pie koksnes trupēšanas, plaisāšanas, pelēšanas un beigās viss, kas paliek pāri no jūsu pirtiņas, labākā gadījumā būs mantu glabātuve. Un šo mitrumu praktiski nevar izveidināt, tas atrodas jau dziļi koksnē, un lai šo mitrumu dabūtu ārā, jums būtu vajadzīgs ventilators un pēc katras pirts lietošanas reizes kurināt to nedēļas garumā pat tukšo. Vēl viens apstākļus ir straujās temperatūras maiņas nesošajā konstrukcijā, kas noved pie koksnes plaisāšanas, kas jau parādās pēc pirmās lietošanas reizes. Šajās plaisās uzkrājas mitrums un veidojas spraugas, pa kurām izplūks siltais gaiss un pirts strauji atdziest. Rezumē. Mucveida pirts vairāk piemērota iesācējiem, pirts entuziastiem, kas ar laiku pāriet uz nopietnāku pirti, vai arī turismam, kur šī pirts jau vienā sezonā atpelnītos, un kad pirts jau vairs neturētos kopā, jūs vienkārši nopirktu jaunu. Vai arī tomēr izmantot to kā saunu, jo pēc tehnoloģijas šī konstrukcija ir paredzēta vienīgi saunām. Ceru, kad radīju jums kaut kādu skaidrību par mucveida pirtīm.